Mūsu pirmklasnieki ir izauguši lieli jau līdz 4. klasē, bet mums ir arī jaunie, kurš šodien uzsāk skolas gaitas. Man ir liels prieks arī par to, ka aug ne tikai mūsu bērni, bet arī mēs paši esam jau daudz vairāk, bet arī mūsu skola, kā jūs visi zinat, paplašinās. Drusku mēs tā esam aizkavējušies, kā jūs visi zinat, bet tā kā mēs sākam jaunu mācību gadu, tad mēs visi mācīsimies, strādāsim un, protams, viss mums drīz arī būs. Es novēlu jums jauku mācību gadu, iemācīties daudz labas, skaistas, jaunas lietas, draudzēties un mīlēt vienotnes. Paldies! Nē, es nevaru ar tevi rotināties. Tāpēc, ka es neesmu pieradināta. Piedodiet. Ko nozīmē pieradināt? Tu neesi šejienietis? Ko tu te meklē? Es meklēju cilvēkus. Ko nozīmē pieradināt? Cilvēkus? Fui, viņiem taču ir šautenis un viņi medī. Tas ir ļoti nepatīkami. Bet cilvēki audzē arī vistas. Jā, tas ir vienīgais labums. Tu meklē vistas? Nē, es meklēju draugus. Ko nozīmē pieradināt? Tagad es gribētu viņus visus nedaudz, mēs gribētu viņus nedaudz sumināt. Un nevelti atvadoties Lapsa teica, ka mums ir jāredz ar sirdi, jājūt ar sirdi. Un tāpēc šodien, 1. septembrī, mēs pirmklasniekiem dosim grāmatiņu, ko sarakstījusi Laima. Laima, kura tiešām neredz, bet redz ar sirdi, tikai ar sirdi. Un tāpēc, lai mēs visi joprojām saprastu, cik mēs esam laimīgi, ka mums ir 2 rokas, 2 kājas, 2 acis, 2 ausis, ar kurām acīm mēs redzam, ausīm dzirdam, visu varam izdarīt. Kā man te pēc kārtas ietājs stāvš, tad izsaukšu, pirmklasnieks nāk augšā uz skatuves, ja? Matīsa. Mūsu princi Valdim. Mēs varam lieliem aplausiem aplaudēt, un mēs mēģināsim visi viņus pieradināt. Mūsas
Sekojam, otru sekojam. Jums 4. 3. ir vienīgā.